vispār svarīgākais notikums bija Kazahstānā pasaules čempionāts. Tad varbūt īsumā pastāst, kā gāja, kā veicās, kas nesanāca. Gāja, varētu teikt, lieliski, ļoti lieliski, jo uz abām rokām tika izcīnīta otrā vieta. Un tas ir konkurencē, kur ir 7 pasaules čempioni, Eiropas un pasaules čempioni. Tas ir tā ļoti augstvērtīga vieta. Jo, piemēram, uz kreiso roku palika 1 centimetrs pietrūkās līdz pirmajai vietai. Bet, diemžēl atkārtojas 2008. gada notikums, kad uz abām rokām palika otrais. Bet kopumā esmu apmierināts vai ne, un neko labāk? Kopumā ļoti, ļoti labi, jā, un ja vērtētu, pieņemsim, vietu, tā kā mums vērtē Latvijā un citās pasaules malā, citos nacionālos čempionātos, kur skaita abu roku kopsumu, tad es noteikti būtu pārliecinoši pirmais. Tā kā gan uz labo, gan uz kreiso roku. Un sevišķi uz kreiso roku gandrīz bija tas, kad pēdējo gadu 4-kārtējais pasaules čempions Brazīlijas Bartoloto Vāgners, kurš nebija zaudējis pēdējos 4 gadus, un tieši abus mīnusus, 2 mīnus sistēmā uztaisīja tieši es viņam. Tā kā tas tāds, teiksim tā, Gruzīns vēl tur tā izslīdēja par tādu vieglāko ceļu. Tas tavs gandarījums tāds, viennozīmīgi, jā. vai ne? Bet tu nebija vienīgais čempionātā, varbūt pastāst, kā gāja Žannai un Jānim? Jā, mēs bijām 3 cilvēki, tas jau tāds ierasts mūsu tandēms ir. Un pirmajā dienā man, kas ir uz kreiso roku, man veicās vislabāk, es paliku otrais. Žanna palika 5. Jānis ārpus desmitnieku, bet savukārt otrajā dienā es arī paliku otrais. Žanna arī otrā. Un Jānis uz labo roku triumfēja, tā kā ieguva pirmo vietu. Mazie Latvijai ļoti fantastiski gāja. Tieši tā, es domāju, gan 3 pārstāvji un katram pa medaļai vismaz. Labi, tas tagad, kas nesen bija, bet varbūt īsumā pastāsti, kā tu vispār nokļuvi līdz armwrestlingam, jo es saprotu, tas pirmais sporta veids, ar ko tu sāki nodarboties, galīgi nebija tuvs armwrestlingam. Pirmie sporta veidi, var teikt, viņi ļoti daudz bija jau pamatskolā. Es tur biju gan diezgan labs vieglatlēts, gan arī mēs tur ļoti labi startējām un pašam ļoti patikās futbols. Galda tenis neslikti gāja. Principā vieglatlētika, futbols, galda tenis ir pamatskolā. Un pamatskolā mēs starpbrīžos lozāmies visu laiku uz rokām. Tas ir kaut kādā 5. klasī, 10 gadu kaut kādā tā. Visu laiku starpbrīžos lauzāmies, un tad jau, protams, es tur arī vinēju gan savus vienaudžus, gan arī viss, principā līdz 9. klasītē, kas pamatskolā bija, es visu tur liku nost. Jā, bet es esmu dzirdējis tādu faktu par kamaniņām kaut ko. Kamaniņas, jā. Kamaniņas pēc pamatskolas 1 gadu man sanāca aizrotēt uz Saldus lauksaimniecības tehnikumu, kur man brālēns Saldu trenējās svarcelšanā. Un tā kā viņi mudināts, un arī tas, ka man tas, teiksim, tāds spēks kaulos bija, un tad es vienkārši iestājos Saldus tehnikumā un gadu trenējos, pusgadu trenējos svarcelšanā. Bet, tur vienkārši es to nevarēju savienot, nevarēju izbraukāt. Tad es kādu laiku vēl tur trenējos Bocēnu startā, kas bija tāda virslīgas komanda futbolā. Un tur kaut kāds 3-4 mēneši, un tā es to gadu aktīvi Saldu pavadīju. Un tad es sapratu, ka vienkārši tas, ko es daru, tas nav mans, un es aizgāju uz Murjāņiem. Murjāņos stājos, domāju, ka es iešu uz bobsleju, man bija tāds spēka ātrums labs, sprinta īpašības labas. Bet tajā gadā likvidēju bobsleju sekciju, un sanāca tā, ka es nokļuvu kamaniņu sportā, kuras arī 3 gadus Murjāņos mācoties pabeidzu. Startēju gan nacionālos čempionātos, gan arī vienreiz pasaules kausa posmā kopā ar olimpiskiem čempioniem. Pēdējais nepalikos. Labi, bet tāds jautājums, vai tas viss, ko tu esi bērnībā darījis, tas kaut kā ir noderējis tagad armwrestlingā? Tas noteikti ir. Es piemēram tā arī analizēju visu to, tas viennozīmīgi palīdzēs armwrestlingam. Un ja vēl pie tā, ka man anatomiskie rādītāji nav tie labākie, ir sasniegts tāds līmenis, es vienkārši domāju, kas būtu, ja vēl piemēram tie anatomiskie rādītāji būtu izcili. Tur vienkārši būtu, cilvēks neizkustināmais. Bet šobrīd daži ir, kuriem es varu pasaulē paspēkoties. Kā tad sāk tā pa īstam pievērsties tikai armwrestlingam, kad beidz pieņemt Murjāņus vai ne? Un tālākās gaitas, kā tas viss attīstījās?
Nu, tad, kad ārmestlīgā varbūt tādiem specifiskiem vingrinājumiem, es pievērsos kādos 16, 17 gados. Mācoties Murjāņos, vasarā notikās, tajos gados notikās vasarā tādas bruģi bumbas, mums visādi strīdbola pasākumi. Tur tās federācijas vadība, Modus Logevičs vadībā, viņi tur braukāja par Latviju dažādākās vietās un kopā ar tiem pilsētas svētkiem un visām bruģbumbām viņi tur uzstājās. Un tā sanāca, ka es arī nokļuvu tur vienā no pasākumiem. Es tādā reizē uzreiz uzvarēju visus, man kaut kāds 17 gadu laikam, vai 16 bija. Un tad es pamazām tur uzzināju, kādus vingrinājumus dara. Tie bija, protams, salīdzinot šobrīd, tie bija ļoti primitīvi, bet tāds pamazām aizgāja. Paralēli Murjāņu treniņiem man bija istabiņā arī visādas svarbumus un visādas tādas lietas, visādas apakšdomas un visādas kabināju zīkšķīt un pronācijas taisīja. Tā kā 16, 17 gadu, kad tas viss aizsākās. Tad kopā jau cik gadi jau tu esi šajā sporta veidā? Tu vari neteikt savu vecumu, bet cik gadus tas ir šajā sporta veidā? Vispār pirmais diploms man ir 13 gados. Kas ir man Dobeles novada, Dobeles rajona sporta svētkos iegūts 13 gados, un šobrīd man 31. Tā kā, kāds reķīts ir, 18. Nē, tas ir labi. Skaidrs. Bet tad vēl tajos 13 gados tie specifiskie vingrinājumi tādi netika taisīti. Vienkārši man tas padevās. Vienkārši es tā lauzīju. Un kad sākās, tu biji sākums, tu tā mazliet sāki trenēties, un kad tad sāki braukt uz pasauli? Tad, kad tu Latvijā jau stabili sāki vinnēt, un tad, kad bija tas posms, kad tu jau varēji braukt uz Eiropas čempionātu un tur jau cīnīties par godalgām? Man sanāca pēdējā gadā, kad es vēl biju 17 gadus, ka es vēl uzspēju pēdējo reizi nostartēt arī junioru vecumā. Tas bija Čehijā, Prāgā, 98. gadā. Sanāca, ka es vienreiz arī startēju ar junioru čempionātā. Uz labo rokas tur palika otrais. Toreiz ar ļoti, ļoti sīvā cīņā mēs ar Ukraiņu spēkojāmies. Un pārējie visi gadi ir pieaugušo konkurencēm. Toreiz palika otrais, un uz kreiso roku laikam 5. bet man jāpaskatās vēl, bet uz labo otrais. Un tālāk jau uzreiz nākošajā gadā bija Eiropas čempionāts tepat Lietuvā, 98. gadā laikam. Es gan pieaugušos, gan jauniešos, gan pieaugušos nosarēju bija Palangā, kas ir ļoti tuvu mums Latvijā, un mēs arī tur nopietni sagatavojos, un es kaut kāds vienu roku 5. un otru 7. Bet pirmā medaļa Eiropas čempionātā pie vīriešu konkurencē man ir 2001. gadā. Un es uzreiz paliku uz vienu roku 2, uz otru roku 3. Tā kā no 2001. gada ar mainīgām sekmēm, bet lielākoties medaļās tiekot, esmu visu laiku līdz šim brīdim gājis. Tad tu varēji teikt, ka šis sporta veids ir tieši kā priekš tevis radīts. Diezgan, jo tur tādā ziņā, jo konkurenti ir diezgan pieredzējuši, gan 30 pāri gadi vai ne, un kuri cīnās par medaļām. Tu tāds 25-gadīgs čelis atnāc un jau medaļās esi. Jā, tāpat tas 2001. gads man bija 21 gads medaļās, jā. Man lielākoties tā, ka man tie visi konkurenti, kas man bija tajā 20 gados, tas šobrīd viņi jau visi ir, viņi vairs nav. Es esmu no 13 Eiropas čempionātiem kaut kāds 2 tikai izlaidis. Tā kā, Latvijā otra tāda nav, un pasaulē ļoti, ļoti reti, kurš tāds ir. Tā kā es tur esmu viennozīmīgi veterāns. Gan pēc gadiem es vēl varu cīnīties vēl diezgan ilgi. Šis sports ir ļoti demokrātisks, jo tu vari arī 50, un arī tādā ziņā tepat Latvijā mums, es aizmirsu viņa vārdu, bet viņš lielajā svarā laikam ir, un viņš nav ātrs vai ne, bet kā viņš notur, un tā cīņa vienkārši tik gara. Mums Latvijā ir vairāk spilgti piemēri, kā piņasim Aleksandrs Kravolis, kurš bija 60 pāri gados lauzās, šobrīd arī Meģņa kungs no Cēsiem, arī viņam 55 laikam šobrīd, bet arī, viņš tādus parastos liek nost un regulāri tiek kaut kāds 3., 4. tā vienmēr. Trīniekā viņš mēdz tikt. Tas nav tā kā basketbolā, futbolā, ka tur 30 gadi un tad jau tas skaitās jau veterāns un tā pieredzējis spēlētājs. Šeit var patiešām ļoti ilgi sportot, vai ne? Ja vienīgi nav traumas, un es gribēju pajautāt, kā tev ir ar traumām? Traumas ik pa laikam kaut kādas ir, bet tāpēc ir jāpārzina vairākas tehnikas. Ir jāmāk tieši pārējais periodā, tieši baigi aktuāli pārējais periods, un tieši tā, ka man šobrīd bija mēģināt tieši akcentēt tās traumas novērst, viņas padziedināt, jo tad, kad būs tuvosies sacensības, tad nebūs laika ar viņām,
tā nodarboties. Tad būs jādara smagais rūpīgais darbs, kas ļoti pielīdzinās cīņai tieši pie galda. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir tieši pārējais periods. Un katru reizi iedarbināt kaut kādas jaunas muskuļu šķiedras, jaunas emocijas, asociācijas, jo vienkārši tas palīdzēs tavā izaugsmē. Un gudri treneri ne tikai armslingā to dara. Un to pat arī var redzēt ar citos sporta veidos. Gan aiziet uz akrobātikām, gan aiziet citus sporta veidus iepazīt. Tāpēc ļoti aktuāli tieši pārējais periods. Protams, tas sagatavošanās un pirms sacensību periods, un sacensību periods arī, bet, jo arī cilvēkiem runājot, viņi arī saka, vai tur viens lauzies, salauž kaulu, salauž tur pirkstus vai ne, un tad tāds bīstams, bet tā ir sporta veids kā hokejs. Mēs 15 gadus vairāk laužamies un rokas veselākas nekā parastiem mirstīgiem. Tajā pašā laikā tie specifiskie vingrinājumi mūsu aukoņi un plauks jau noderētu gan tiem pašiem svarcēlājiem, gan šiem visiem tenisistiem, kurus daudz sūdzās ar tenisa aukoņiem un vēl daudzām lietām. Man pieņemsim tā, labi, mans stāvoklis ir par traku trenēs, pieņemsim tā pašam tenisistam, bet tajā pašā laikā kaut kā 20–30% no mūsu arsenāla viņam noteikti nāk par labu. Tiem pašiem šķēpmetējiem, kas arī ļoti daudz mokās ar pleciem, alkoņiem. Tā kā, armslings gan kā pamats visam saprāta robežās. Noteiktos periodos. Tādi daudzi tādi nosacījumi.